Mēs esam Sijāluna, darbojamies Ķekavas novadā. Ražotne ir izvietota Plakanciemā, kā māja ražošana. Ražojam dažādus mīklas gaļas produktus, kā arī piedāvājam banketus. Mēs realizējām līderu projektu un projektu ietvaros iegādājāmies mīklas mīcītāju profesionālo, mīklas rullu profesionālo saldētavu un leduskapi. Līderu projektu mēs realizējam partnerības Daugavkrastes teritorijā. Projekts tika realizēts galvenokārt, lai iegādātos iekārtas. Ja būtu iespējams ražot vareņģikus, jo tur dzīvoja ukraiņu ģimene, tad radās tāda ideja, ka varētu kopā veidot kādu biznesu. Un ņemot vērā, ka vareņģiks šķiet tāds interesants un garšīgs produkts, tad arī tika meklēt veidi, kā varētu iegādāties iekārtas, lai būtu iespējams realizēt. Pēc tam, protams, tas viss aizgāja jau plašāk un mēs sākām piedāvāt arī banketus. Galvenie ieguvumi tādi, ka mēs varējām paplašināt mūsu uzņēmējdarbību. Tas viss process varēja notikt ātrāk un vieglāk. Pašiem nav tur jārunā un jāmīca, bet to jau dara visi iekārtas. Kā arī, protams, saldēšana, profesionāla saldētava, kur to visu var uzglabāt un attiecīgā temperatūrā. Tas nodrošina arī visas PVD prasības. Papildus vareņģiku ražošanai un banketiem mēs arī spējam tagad nodrošināt ēdināšanu grupām, kas brauc pie mums, pie dabas zirgiem, kā turistu grupas, apskatīt saimniecību un lauku turismu. Līderu projektu labi iespējami attīstīt uzņēmējdarbību, un ja būtu tāda iespēja, tad mēs arī sniegtu nākamos projektus, lai varētu iegādāties vēl kādas iekārtas, kas palīdzētu nodrošināt uzņēmējdarbības izaugsmu. Uzskatu, ka līderu projektu realizēt bija salīdzinoši sarežģīti, jo bija daudz dažādi priekšnoteikumi, kas jāizpilda. Uzskatu, ka tiem, kas nav pieteikušies uz līderu projektiem, to obligāti vajag darīt, lai varētu veicināt savu uzņēmējdarbības attīstību, un ka tas ir tas labs sākums lielākiem izaicinājumiem un sasniegumiem.